Jā, tieši tā. Tieši šodien mēs izlozēsim kafijas aparātu Lavazza Desea Black. Viņš tā paslēpies starp bauņiem. Un kāds ar to aizies mājās. Bet būs daudz pārsteigumu. Ko, mēs esam gatavi? Tev arī uz slaida rakstīts svētkiem gatavi? Jā, svētkiem gatavi. Vai ne? Es gribēju izstāstīt to, kad pirms tavas lekcijas, kad es zinu, ka daudzām mamām vēl tas ir priekšā. Tas ir ļoti svarīgi, ļoti interesanta lieta gatavošanās svētkiem, un arī bērndārzos un skolās tā notiek. Un tie superīgie WhatsApp čati, bērndārzu čati un skolu WhatsApp čati pirms gatavošanās skolai. Jā. Es esmu savā mūžā no vairākiem čatiem izgājusi. Man ir vardarbīgi tu lieli atpakaļ. Redz kā, tā arī ir, jā. Bet, labi, izturība šajā nozarē, bet mēs patreiz dzirdēsim daudz noderīgas un daudz interesantas informācijas par gatavošanu uz svētkiem, kopā ar mazuli, kopā ar bērniem. Pareizi? Sagaidām ar aplausiem, mēs esam sagaidījuši jau Karolīna Baumane, kas ir stiliste patreiz uz skatos un gatava jums pastāstīt par svētku tērpiem. Pareizi? Jā. Kur aplausi palika? Paldies! Ideāli. Sveiki, mammas, tēti, mazuļi. Šorīt mēs esam sapulcējušies te, un lai tas būtu iespējams, katrs no mums no rīta, varbūt izņemot mazuļus, ir atrisinājis vienu globālu jautājumu. Es saliku daudz kaķus, lai bērniem ir prieks. Tad, ja kāds nevar mazais nosēdēt, jūs varat iedot uzdevumu meklē kaķīti, tad dažos slaidos būs. Es ceru, visiem patīk kaķīši. Tad lielais jautājums ir, ko lai velk, ja? Jo neatbildot uz šo verbalizēto vai neverbalizēto jautājumu, es te nevarētu satikties. Un tad parasti cilvēki grib kaut kādus trendus, antitrendus, stila noteikumus, tabū, un tad tas viens no biežāk uzdotiem jautājumiem ir, kāda ir stila noteikumi. Un attiecībā uz māmiņām tas stila noteikums ir tāds ļoti nopietns, kā es domāju, kāds? Ērti, jā. Valkājat, ko gribat. Tāds ir stila noteikums. Šajā mirklī parasti reakcija ir tāda, jūs tiešām esat stilists, jo parasti jau tie aizliegumi, noteikumi un tā tālāk. Jā, es esmu stilists, iedomājieties, es vienreiz iemanījos sev sēdēt uz šīs skatuves un stāstīt par māmiņu apģērbu ikdienā ziemas periodā, ja, ko lai velk, lai tajā skaitā ir arī ērti un silti. Bet šodien mēs satikāmies nedaudz savādākā kontekstā, jo tas tā nebūs ikdiena, tie būs svētki. Un kur ir problēma? Problēma ir tāda, ka iedomājieties, mums ir tāds māmiņu brokastis, bet būtu, piemēram, pasākums, kurš saucās tīģeru brokastis. Un tad sapulcējās tādi skaisti ģērbti cilvēki un tīģeri, ja, es paņēmu reklāmu, pa smuko, vai ne? Un tad gribam arī mēs tajās svētkos piedalīties, mums arī ir tīģera brokastis, un tad gribējām kā labāk, sanāca kā parasti. Un šis ir tas nepatīkamā daļa, kas ir tieši svētku kontekstā, ka mēs salīdzināmies viens ar otru, un vēl tāda ļauna lieta ir fotogrāfs. Arī tagad mani bildē, un tad sanāk, ka to visu saliek kopā, ir šādi. Un noteikti arī jums ir bijis situācija, ka sataisās mājās, stāv spoguļu priekšā, liekas tā viss ļoti labi, ļoti grezni, un tad atnāk uz pasākumu un saprot underdressed. Un underdressed ir tas jēdziens, kas nozīmē, ka mēs esam nepietiekoši svinīgi, jo cik mani novērojumi ir spēkā, ka vairāk ir underdressed nekā overdressed. Tad es jums iedošu tādas dažas idejas, ko darīt, lai ar garantiju nebūtu underdressed, un tad nebūtu jātaisa tāds žests, pārlapojot visas tās bildes, tādā rokasēja, jo viss ir fiksēts. Bet, protams, mēs visi esam cilvēki, un mūs var sagaidīt tāds svētka momentiņš, un arī tas fotogrāfs ļoti negaidīti, ja? Kā, piemēram, šeit ir tie nav random bērni, tie ir mani bērni, kurus vienkārši kādā no tirdzniecības centriem noķēra salavecīts, un tad no bilde ir tāda, kāda viņa ir. Bet viss labi, visi esam cilvēki. Jo labā ziņā tajā visā ir tāda, ka par tādu
neatbilstošu apģērbu, ar dažiem izņēmumiem neviens nearestē. Iedomājieties, jums ir mugurā bikses, kuras ir izgājušas no modes vēl 19. gadsimtā, vai jaka, kura vispār nesasaucās ar cepurīti, bet jums nekas par to nav. Neviens neapcietina. Es zinu, par Rīga Plaza straigā kāda stila policija, kura ķersta cilvēkus priekš stila patruļas, tāds raidījums bija, kurā es arī piedalījos, bet es jums pateikšu šausmīgi noslēpumu. Tas viss ir iestudēts. Lūk, tā kā ir vieta arī šādām bildēm. Bet, protams, labāk būtu sataisīties, un tāpēc arī es te sēžu, lai pastāstītu jums, kā tad sataisīties. Lai rezultāts mums ir šāds. Šeit arī mums ir salavecīts jau mūsu mājā, viņš ir gaidīts. Jā, mani bērni vairojās, tie visi ir manējie, un kopumā 3. Es visu zinu par meitenēm, bet maz zinu par puišiem, bet es mēģināšu izlikties, ka es par viņiem zinu ļoti daudz. Tāpēc es saliku tādu slaidu, jo katrs cienošs stilists prot taisīt kolāžas. Starp citu, es aizmirsu pateikt vienu svarīgu lietu, es paiešu atpakaļ šeit, kur es sēžu uz skatuves. Jā, šeit. Es jums būtu ļoti pateicīga, ja jūs kaut kādā mirklītī nobildētu, kā es te sēžu, ieliktu savos sociālos tīklos, ietagotu manu Instagram akkauntu Karolīna Baumane, vienkārši, ka jūs māmiņu brokastīs un ka tas sēž kaut kāda sieviete zelta žaketē un kaut ko stāsta. Un katram, kurš to izdarīs, es atsūtīšu bezmaksas materiālu par svētku somiņām. Man tāds milzīgs fails. Paldies, ja? Karolīna Baumane, paldies. Tagojiet, es visam iziešu cauri. Tā. Atgriežamies par kolāžām. Tā, puisīši. Nu, lūk. Tā tad mazo bērniņu, ja jūs tādu... Vīriešiem ir tāda laba lieta, ka viņi tā parasti maz pretojās savu mammu stilistiskajiem eksperimentiem. Protams, viss ir ļoti individuāli, bet daži vīrieši pārstāja pretoties tikai gadiem 50, tā kā ir vēl iespēja izpildīties. Lūk, bet ja jums kaut kāds tāds 2-gadnieks, ar kuru var sarunāt, tad principā apģērbt viņu ļoti viegli. Ejam uz jebkādu internetu veikalu, kur viss ir padomāts jau mūsu vietā un ir sadaļa svētki. Ko mēs ņemam? Krekliņu ar foršu sunīti vai ar Santa Klausu kaut kādām mašīnītēm, tauriņš klāt. Te pa vidam mēs ledzam baltais krekls, kuram jau tā vestīta par ir piešūta, jau klāt, nevajag ņemties un pogāties. Viss ir vienkārši. Uzvelkam ne džinsus, bet, piemēram, velveta vai samtīgās biksītes, un jums ir gatavā konfektīta, vēl finalizējumi kājņās kaut kāds tāds tedī iešļūcenītes, Birkenstock stilā un viss bumbulis, visa dārziņa eglīte ir vienkārši sajūsmā, un jums, ticiet, man ir vislabāk ģērbtais bērniņš visā grupiņā. Līdzīgi var apģērbties arī tētis. Es biju tik slinka, ka es pat netaisīju jaunu kolāžu, es vienkārši izņēmu to vidējo bildi, jo, man liekas, prasīt no 30-gadīga vīrieša, lai viņš velk kreklu, kuram jau ir piešūta klāt vestīta, būtu diezgan muļķīgi. Līdz ar to tā vietā es piedāvāju arī ne Birkenstock veidīgās zandeles, kuri parasti viņam nepatīk, pārstos āpaus, melnos šņorēmās kurpes, un tad zeķīts var kaut kādā tādā arī attiecīgajā tematikā, ja būs tādi apavi jānovelk, piemēram, jābūt basām kājām, tad ir zeķītes, ir padomātas līdz pat sīkumiņiem, jo stilā, kā mēs zinām, Dievs ir detaļās. Tā, ja ir mazāks puisītis, tāds vēl bedītis, rāpotājs, tad, protams, mēs iztiekam bez apaviņiem, mums ir atribūti, ka zeķītes, rāpulītis un kādā bebīšu skoliņā, ko jums vismīļākais mazulis pasaulē. Tagad par meitenītēm. Tur es tā bišķiņ saprotu vairāk. Ņemām arī rāpulīte, ja tas ir kombinezons, piemēram, samta, pieskaņota zeķītes ar bantītēm un vēl galvas lentīte arī ar bantīti. Tagad bantīšu ir ļoti daudz, bet viņām ir tāda bērnišķīga estētika. Protams, jūs esat ļoti jauna māmiņa var, bet labāk vilkt meitiņai. Un pāris vārdi par materiālu, kas atšķir tā globāli svētku drēbes no nesvētku drēbēm. Kā mēs redzam, siluets jau principā tas pats rāpulīts, tā pati kleitiņa, bet asociācija ar svētkiem iedot materiāls, jeb faktūra. Tātad samts, mežģīnes, tāds ar spīdīgu materiālu, tā kā man arī buklē auduma žakete ar vizuļiem. Tas liecina, ka tie ir svētki, būtu tieši tāds pats siluets, bet džinsi izpildījumā būtu ikdiena.
Ejam tālāk, nedaudz lielākai meitenītei, tā piemīlīgi tu svārciņi, džemprītes Ziemassvētkus tematiku, zeķu bikses kleitiņa ar milzīgu banti un tās balerīnas, vai ne? Atkal vizuļi, banšu atribūtika un gatava pelīte. Un šeit ir pirms gadiem 7 mana pelīte, apavu, kā redzam, vairs nav, tāpēc, ka viņi ir tur kaut kādās bumbās, jau tur nogrimuši dziļi. Tagad dzīve ir dzīve. Bet ieteikums māmiņām tāds globāls, nezinot neko par katras jūsu individuālo situāciju, ja tāds viens jautājums, ko lai man tādu nopirkt, lai uzreiz kā nopērku, tā uzreiz ir svētki. Tad es saku, nopērkam apavus, jo mamām ir parasti rokas aizņemtas, tāpēc arī somiņu izlasīs neliku, es atsūtīšu tie, kas mani ietekos storijos, jo rokas aizņemta, nevienā bebis, otrā telefons vai kaut kas, kamā viņš ir iegrauzies, grūtniecēm arī grūti, ir vēdriņš un tūska un tā tālāk, un tā kā ērti apavi ir mūsu viss, un lai nebūtu tā situācija, ka jāsteigā zeķēs, un tad kleita sāk izskatīties nedaudz savādi, tad varam nopirkt balerīnas, laiviņas, piemēram, metalizētos toņos, kas uzreiz dos atsauci uz svētkiem. Te pa kreisi jūs redzat šobrīd reāli nopērkams, tās ir tādas apaviņi no Massimo Dutti, sasaku reāli nav žēl. Tie būs visērtākie apavi jūsu mūžā, kādi jums vienmēr bijuši svētkos. Un tad pienāks laiks, ticiet man, viņš pienāks ļoti ātri, kad kamēr mēs varbūt tikai sapņojam par tām skaistām kurpītēm un tām brīnišķīgām somiņām un kaut kādu tādu stilu, bet pienāks tas brīdis, kad jūs to varēsiet atļauties. Un, tad agrāk es biju projektu vadītāja, tagad es esmu stiliste, bet es vienmēr būšu mamma un arī jūs vienmēr esat un būsiet mammas saviem bērniem. Un tās situācijas ir dažādas, nevienmēr sanāk sapucēties svētkiem tā, kā bija domāts, piemēram, šis ir atkal mans bērns, pats izvēlas kleitu Ziemassvētkiem. Es saku, Steliņā, tev viņa ir pa mazu. Nē, man patīk. Labi. Te arī bērnu dārziņš, tāds outfits eglītei. Un šajā mirklī visas grupiņas māmas padomāja, jūs tiešām esat stilisti? Jā. Un tad īstenībā ar visu to, kā visus interesē, kas ir modē, kādas drēbes un tā tālāk, bet drēbes ir sekundāras. Primāri esam mēs paši un tas, kas ir mūsu sirsniņā un tā svētku sajūta, protams, ir šeit, nevis mums virsū. Un, lai nofinalizētu, nocitēšu, jau nav pieminētās Steliņas, ziņa man. Čau, man ir augsti un slikti, džinsi par mazu, hūdijs nesilda, krekls plāns, džinsus es vairāk nevilkšu, hūdiju arī, kreklu atstāšu vasarai, lai tev jauka diena. Un tulpīte. Un tad šī tulpīte man liek vienmēr padomāt, ka neatkarīgi no tā, kas mums ir mugurā, svētkiem būt. Paldies par uzmanību!